Šodien no Latvijas Zinātņu akadēmijas pakājas uz Liepāju devās Rīgas komandas atlēti, kuri piedalīsies Latvijas 3. olimpiādē. Rīgas komandas sastāvā arī šogad būs vairāk titulēti un pazīstami sportisti. Liepājā piedalīsies 464 sportisti no Rīgas. Un tas ir, zināmā mērā, tas ir viens no lielākajiem delegācijas sastāviem. Arī iepriekšējos gadus loģiski tas tā ir bijis gan Ventspilī, gan Siguldā. Un, es gribu teikt, ka šogad mūsu mērķis, protams, arī ir uzvara. Un par to liecina arī sastāvs. Sastāvā mums ir Olimpisko spēļu sastāvā iekļautie dalībnieki airēšanā Aleksandrs Rumjancevs un Kris Straume, vieglatlēti Māris Grēniņš, Elvijs Misāns, Jānis Leitis, cīņas sporta pārstāvu Lauras Skuiņa un virkni citu augstu un titulētu Latvijas sportistu. Jau izsenis tieši rīdzinieki cīnās par pirmajām vietām, un ar tādiem pašiem mērķiem jaunie sportisti dodas arī šoreiz uz olimpiādi. Komandā ir lielisks noskaņojums, mēs braucam izcīnīt uzvaru Rīgas komandas sieviešu cīņā. Centīsimies uzvarēt galvenās konkurences no Daugavpils. Es domāju, tas mums būs vissīvākais. Un, principā, brauc, protams, uzvarēt. Ir bijuši nedaudz grūtības pirms. Es esmu ārstējusies pēc traumām diezgan ilgi, 3 mēnešus, bet es jūtos gatava un darīšu visu, ko varēšu. Kā notiks tā komanda vērtēšana, teiksim, starp komandām, būtu pastāstīt arī? Es precīzi nezinu, man šķiet tiks skaitītas medaļas, kuri savāks vairāk medaļas, augstāk kalumi tie arī uzvarēs kopvērtējumā. No Latvijas olimpiādē es gaidu 5 zelta medaļas. Es spēlēju savas troņu distances, 50 kraulu, 100 delfīnu un 100 kraulu. Un būs vēl stafetes. Es domāju, ka viss būs normāli. Varbūt kādu Latvijas rekordu uzdos man uzstādīt. Rīgas pašvaldība nežēloja arī līdzekļus, lai sportisti pienācīgi varētu piedalīties un arī izskatīties olimpiādē. Kopumā no pašvaldības budžeta šī dalībai Liepājas olimpiādē ir izdalīti vairāk kā 45 000, kas pamatā ir novirzīti sportistu uzturēšanas izdevumu sekšanai Liepājā un citās spēļu norises vietā. Tātad izmitināšana viesnīcā, ēdināšanas izdevumu, komandējuma pakalpojumi, transports, kā arī, protams, parādes tērpu iegādi visai delegācijai. Ko vēl var teikt? Rīga piedalīsies 26 sporta veidos. Pamatā gandrīz visos sporta veidos mēs esam tikuši cauri priekšsacīkstēm veiksmīgi. Protams, ļoti žēl, ka netika mūsu vīriešu basketbola komanda un kas priekšsacīkstēs diemžēl zaudēja. Līdz ar to Liepājā vīriešu basketbols no Rīgas netiek pārstāvēts. Kā es teicu, es ļoti ceru, kad atpakaļ atgriezīsimies Rīgā ar uzvaru. Šogad paralēli olimpiādē Liepājā notiek arī dažādas citas ar sportu nesaistītas aktivitātes. Tāpēc sportistiem vaicājām, vai viņus varēsim satikt, piemēram, arī Summersound festivālā Liepājas pludmalē. Es domāju, ka man nebūs brīva laika, tāpēc, ka mums sacensībās vakar būs piekdiena, tad no rīta vajag būt viesnīca un lai daudz nestaigāt. Sestdien mums no rīta sacensības laika mēs pēc tam brauksim prom jau. Tad varbūt kaut ko uzdos man apskatīt. Skatīsimies. Ar Summersound ir tā, ka es nebiju plānojis, bet no Saulkrastiem manas draudzenes dodas mani atbalstīt, un viņas man tā kā nedaudz piespieda. Ja reiz viņas brauc par mani, pa dienu mani atbalstīt, tad vakarā man jāaiziet ar viņām uz Summersound obligāti. Jau rīt sāksies īstās cīņas par medaļām. Jānovēl Rīgas sportistiem piepildīt uzstādītos mērķus un atvest zelta godalgas.